Tā, esmu atgriezusies pie prezentācijas formāta, un video materiāls vienkārši mazliet vairāk, lai ieskicētu šīs te iespējas, kas, manuprāt, pavarās ļoti plašas un neierobežotas, tajā brīdī, kad mēs apzināmies, ka kanāli, caur kuriem mēs varam sasniegt cilvēkus, mums ir rīks un resurss, un prasmes un zināšanās mēs esam starpnieks, un mēs esam tas, kurš var dot šo pieeju šīm prasmēm un zināšanām. Un kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks un kas šajā gadījumā ļauj 44,000 iesaistīt šai kustībā, jo, ja mēs to padarītu par katram savu tautas tērpu, tas nebūtu ikdienā lietojams, valkājams, tas ir kaut kas, ko mēs varam pie džinsām pielikt klāt, ko mēs varam pie ikdienas stērpa pie sastāvdaļas, kurā mēs šo stāstu stāstam ikdienas garderobas stāstā. Un šajā brīdī tas kļūst par daļu no ikdienas dzīves, un tajā brīdī tas ir ārkārtīgi mērogojams, un to ir izdevies šai kustībai zināmā mērā nodrošināt un panākt, ka tā kļūst par nevis kaut ko tādu, ko mēs varam atļauties tikai tad, kad ir kaut kāda īpaša goda vai svētki, kas ir ierobežojošs faktors, bet ka tas kļūst par veidu, kā mēs apliecinām savu identitāti, kā mēs apliecinām savu vēlēšanos kaut kādā veidā ar savu apģērbu pateikt savu stāstu. Un tas ir arī, man šķiet, šis piemērs ļoti iedvesmojošs no aspekta, kā ir saprasts visi veidi, kā var gūt ienākumus, visi veidi, kā var gūt ienākumus, gan šajā te ikdienas patēriņa mainīšanā un apzināšanās, cik, ka tu pats to dari, pats tātad zināšanu meistars kļūst par to, kas palīdz saprast, kā pie tā tikt, bet tev negaidi, ka meistars tev šo blūzi izšūs. Šie stāsti, šie paterni, šīs zīmes, viņas ir diezgan universālas, un tad, kad viņas tā sāk tīt atpakaļ, mēs ļoti daudz ko šeit redzam vispār, jebkurā kultūrā kopīgo, un tas ir arī vēl viens no aspektiem, kas ir ļāvis šai organizācijā daudz dažādas iniciatīvas veidot ārpus mītnes zemes, un tā kā nepaturot tikai to nacionālo, un tikai akcentu, ka tas ir tieši tikai mūsējais, bet ka tas ir universāls, ka tas ir universāls patents, universāls zīme, universāls stāsts, universāls saikne ar, ar savu vēlmi, saikne ar senču mantojumu, saikne ar to, kas ir kopīgs, un kā mēs jau runājām ļoti daudz par to, kā caur upēm plūst starp valstīm zīmes un zīmju izpratne un tas, ko mēs gribam ar šo zīmi pateikt. Bet tā mūsdienīgā pieeja un šo visu materiālu pieejamība interneta veikalā un nodrošina šo te iespēju gūt ieņēmumus ar to, ka ir ļoti liels lietotāju skaits, kas paši to dara, paši šuj šīs blūzes. Tāda ir visas šīs pamācības, video instrukcijas, tāda ir visi šie materiāli, pieeja materiāliem, diegiem, linām, kaņepju audumiem, visam klāti esoša ir patiesa, tā kā sijā darbības nodrošinājums ar daudzveidīgu interneta veikalu, kurš apkalpo šo te vajadzību, plus tam visam ir šie daudzveidīgie dažādie pasākumi, kas atkal veicina satikšanos, kopīgu laika pavadīšanu, dalīšanos ar zināšanām. Ir vajadzīgs tas viens, caur kurš tad zina, kurš var dalīties tālāk ar šīm zināšanām. Šādā veidā ir izdevies runāt par ilgtspēju, par mūsu nozīmi un arī, protams, tā kā pienesumu un ietekmi, bet tas viss ir vismaz daudzos diferencētos gan ienākumu gūšanas veidos, gan kanālos, caur ko šī informācija tiek izplatīta un kādā veidā šie cilvēki tiek iesaistīti. Un tiklīdz kā viņi dara paši, tās robežas nojauc, un mums vairs nav jāskatās, cik daudz viens meistars var pagatavot konkrētu amatniecības, šo te nemateriālā kultūras mantojuma prasmju sargāšanas aspektā ļoti daudz šis jautājums parādās. Tā kā gribēju padalīties ar šo piemēru, kas pārsniedz gan valsts robežas, gan arī pārsniedz dažādos šos te kanālus un izmantošanas iespējas. Un tad
Šodienas garākais stāsts būs par manu personīgo pieredzi un uzņēmējdarbības pieredzi radošajā jomā un kā mēs nonācām līdz sociālajiem uzņēmumam. Un sākotnēji, tas, manuprāt, man ir jāpasaka tas skaļi, jo diezgan liels akcents ir par to, ka tu jau no paša sākuma zini, ka tu definēsi un veidosi sociālu uzņēmumu. Mēs to nezinājām, ka tas būs sociāls uzņēmums. Mēs vienkārši izveidojām SIA. Šeit jūs redzat attēlā mākslinieci Anna Heinsberga-Vārnas, ar ko mēs kopā veidojām uzņēmumu. Bet tas, kas bija pilnīgi skaidrs, ka būs atvērts uzņēmums, kurā galvenā funkcija būs pār un ap stiklu darīt visu, ko ar to mēs materiāli varam un spējam izdarīt, mākslinieckās formās, iesaistot cilvēkus, dodot iespēju viņiem izmēģināt, iesaistot māksliniekus, dodot viņiem iespēju nākt un strādāt, jo, kas ir ar šo nozari, liels izmaksas veidojās, lai varētu vispār šo darbu, lai ar stiklu kā ar materiālu mākslinieciski varētu strādāt. Un tas bija jau pašā sākumā skaidrs, ka ja vienam stikla māksliniekam ir krāsnes, tad tas jau ir veids, kur mēs varam piedāvāt arī citiem māksliniekiem šo krāsni izmantot, jo katrs pats sev varbūt uzreiz arī beidzot Mākslas akadēmija nenopelnīs krāsni. Un šādā veidā, kooperējoties un veidojot šo platformu, pirmā ideja mums bija par to, ka būs vispār tāda kopradzes vieta māksliniekiem, kas diezgan ātri izšķīda kā ideja, bet atvērtība bija pašā sākumā, pieejamība sabiedrībai bija pašā sākumā, prasmju pilnveida un prasmju nodošana un spēja strādāt ar materiālu bija pašā sākumā, sabiedrības iesaiste, daudzveidības nodrošināšana bija pašā sākumā. Tas bija tas, ar ko mēs sākām, ka tas viss ir svarīgi. Anna bija šo informāciju ievākusi, saklausījusi, un viņai bija pilnīgi skaidrs, ka beidzot Mākslas akadēmija viņa veidos savu SIA. Un šo visu nodrošinās. SIA mēs izveidojām kopīgi un mazliet ieskicējuši, kā tad viss šis process attīstījās un kas tad ir mūsu galvenās tādas atziņas gūtās strādājot kopīgi. Jau būs 7. gads. Un sākšu ar neapskaužamo patiesību, ka šis klients, un labi Regita iezīmē, nevienmēr tas, kurš maksā, ir arī tas, kurš saņem šo produktu un pakalpojumu. Ļoti bieži ir tā, ka līdz tam īstajam klientam ir jāaiztaustās, un mūsu ceļš arī nebija uzreiz skaidrs, kas tad ir mūsu klients. Bet skaidrs, ka radoša uzņēmējdarbība, sociāla uzņēmējdarbība nemaina lietas būtību. Mums vajag to, kuram vajag mūsu produktu pakalpojumu. Un nodibinot SIA, mūsu pirmais starta šāviens bija dizaina tirgus Ķīpsalā izstāde, mums vēl nebija savas telpas atvērtas, notika telpu remonts, kurā mēs nolēmām, tad pirmā iziešana pasaulē, pārdosim produktus, lai varam nopirkt lampas, kuras ieliksim studijā. Pirmais tātad arī produktu klāsts ir tas, kas ir tapis studiju procesa laikā, par un ap studiju procesu, viņa noslēguma darbi, mākslinieciskie darbi, kas ir tapuši pašām eksperimentojot, kas ir bijuši jau kā pasūtījuma darbi, bet viss ir tikko pabeigta augstskola, maģistra programma, un uz galda tiek likti produkti, un ceram, ka tas kādam patiks un interesēs. Cilvēki bija sajūsmināti, priecīgi, ap mūsu stendu bija nemitīga kustība, un rezultāts bija diezgan bēdīgs. Mums bija ļoti daudz komplimentu, un patiešām daudz komplimentu. Pārdošanas rezultāts 70 eiro. Izdarījām secinājumus, sapratām, ka skaidrs nav īsta auditorija. Viens atnāk un saka, man šis patīk, tikai man vajag citā krāsā. Atnāk nākamais un saka, man šis brīnišķīgi darbi, tikai manā interjerā vajag mazāku, vajag lielāku, vajag tādu, vajag šādu. Labi, nav īsta auditorija, nav īstā cena, kas vēl no biznesa viedokļa nestrādā. Tā kā to, ko mēs esam saradījuši šajā formātā, šai auditorijai, kā dizaina produktu, kā dizaina pakalpojumu nevajag. Mēs mēģinam tālāk.
Mēģinam tālāk. Ļoti priecājamies par uzaicinājumu, kuru saņemam decembrī, Ziemassvētku laiks, pārdot var visu. Tā viss būs īpašs tirgus, dizaina tirgus, atlasīti brendi. Ļoti lepojamies, ka esam starp šiem atlasītajiem dizaina zīmoliem Baltijas mērogā, kur vēl lielāks kompliments uzņēmumam, kurš dibināts mēnesi atpakaļ un pirmo reizi parādījies publiskajā telpā pāris mēnešus atpakaļ. Liekas, ka tas ir te šeit, tagad mēs parādīsim, ka ir cilvēki, kuri pirks un kuri ir tiešām auditorijai atbilstošs piedāvājums. Rezultāts tieši tikpat bēdīgs, bet komplimenti par to, cik viss ir skaisti, eleganti un cik ļoti dizains ir pārdomāts un cik ļoti kādreiz mēs to noteikti gribēsim, kādreiz mums to noteikti vajadzēs, bija tas, ar ko mūs baroja šī Mēs izdarījām vairākus secinājumus un sapratām, ka radīt produktu un iet pēc tam meklēt, kuram viņu pārdot, nav pareizais ceļš. Mēs sapratām, ka dizaina produktu iztēlojamies mēs ar savu gaumi un priekšstatu un mākslinieces, kuras tos rada, tiešām ļoti labi zina, ko viņas dara, un viņas var būt pirmrindnieki un ieviest pavisam jaunus risinājumus un idejas, un tā arī tas tiek veidots. Bet konkrēti mūsu uzņēmuma virzienā ir ļoti, ļoti svarīgi tas, ka viņas var radīt. Un tieši šis dizaina radīšanas process ir svarīgs. Un jāsaka, ka tie visi iepriekšējie mēģinājumi nekur tālāk nebija noveduši, bet šo attēlu ievietošana sociālajos tīklos bija samanījušas dzirdīgas ausis. Un pie mums ieradās restorāna īpašnieks arī ar priekšizpēti. Nebija tā, ka viņš uzreiz nāca pa durvīm iekšā ar priekšizpēti, ar ļoti konkrētu risinājumu, kas patiesībā mums paši it kā bija skaidrs, ka ir tā sava niša jāatrod un ka ir tas, kas tad ir mūsējais. Bet viņš atnāca ar ļoti skaidru uzdevumu. To, ko nevar nopirkt IKEA. Man vajag kaut ko, ar ko savus klientus restorānā pārsteigt, lai viņi valk ārā telefonus, fotografē ēdienu, dalās sociālajos tīklos, lai jūs pievienot vērtību manā biznesā. Un tajā brīdī mums tikai tad saslēdzās, ka tas, ko mēs gribam darīt reāli, es runāju mēs vārdā par māksliniecēm, ka grib radīt šo dizainu, izstrādāt, domāt par šiem risinājumiem, par to, kas būtu labākais iespējamais variants klientam. Un šis bija tas virziens, kur mēs pašas uzreiz netapa skaidrs un nebijām iezīmējuši. Tad radīt pēc klienta vajadzības. Šāds mūsu custom made, pēc pasūtījuma darbus. Un šis tad bija tas pirmais pavērsiena punkts, kurā apkalpojot šo te diskutējot, un tur vairs arī nav tā, ka tu radi kaut ko pēc kāda cita idejas. Tu pats veido šo ideju, diskutē, cik ir jābūt lielai vāzē, lai restorānā cilvēki varētu savā starpā sarunāties. Tu ievāc informāciju, kas ir tas, kādā veidā kas ir viņu vērtības, kas ir tas, kā viņi to grib redzēt, un kas tad ir tas, lai uz trauka var pasniegt ēdienu, lai viņš netek no malām, kam ir obligāti tur jābūt. Un tu izprotot gan šo te pasūtītē praktiskās, funkcionālās vajadzības, gan estētisko gāmi, gan sajūtu. Jā, ne visi projekti realizējās, jā, ne visi projekti nonāk līdz tam pasūtījumam, kā tas ir iespējams, bet šajā gadījumā ar šo restorānu mums izdevās no 4 produktiem radīt 2 tādus, kas tiešām bija šīs te klientu pieredzes, kur mēs nonācam līdz reāli produktam, no prototipa līdz produktam, jo procesa laikā ļoti daudz prototipi nenonāk līdz produktiem. Bet tas tika sasniegts tas mērķis, ka cilvēki fotografē traukus, kas bija tas pievienotā vērtības radīšana restorānu biznesam.
Un, jā, tas ir joprojām viens no veidiem, kā mēs gūstam daļu no ienākumi, un tie procenti vērstās ap 35, 40% ir pasūtījumi darbi pēc klienta vajadzības. Tās ir balvas, tie ir trauki, tie ir dizaina risinājumi, tie ir iekštelpu, lampas, spoguļi, ārtelpu risinājumi. Tātad tas viss ir aizvedis tajā ceļā, kurā mēs esam sapratuši to savu klientu un to veidu, kas mums ļauj īstenot tās mākslinieckās ambīcijas caur tomēr to klienta prizmu. Bet tur, kā jau sacīju, pašā sākumā bija skaidrs, ka mēs nepārdosim produktus tikai un vienīgi. Tas nebūs viens virziens pārdot produktus. Šīs mazās lietas, ko mēs identificējām, uzsākot darbību, bija tās, ka, lai kā mums gribētos domāt, un lai cik skaisti izklausās par to, ka stikls ir mūžīgi pārstrādājams materiāls, ir ļoti maz veidu, kur viņš tiešām tiek reāli pārstrādāts. Un tas lielākoties, kā šobrīd notiek ar stiklu, ir viņš samaļ un pieber celtniecības asfalta celtniecības procesam, ja, tad tas ir viens no tiešām veidiem, kā stikls tiek izmantots otrreizēji pārstrādāšanai. Nu, nerunāt par depozītu stiklu, kas aiziet tiešām depozīta virzienā. Ir tā iespēja jaukt dažādu veidu stiklus joprojām nav atrisināta. Un tas ir viens no lieliem izaicinājumiem, domājot par stiklu kā mūžīgi pārstrādājumu materiālu, kā savstarpēji dažādu koeficientu stiklus varētu likt kopā. Un to mēs esam diskutējuši konferencēs ar dažādiem nozares pārstāvjiem. Skaidrs, ka visu laiku liekas, ka būs kāds pētnieks, kurš atnāks un mums pateiks, ko mēs varam te visā virzienā darīt. Bet mēs varam darīt tās mazās lietas, un tās mazās lietas ir logu stikls, ko mēs varam pārstrādāt. Un logu stiklu mēs varam radīt produktus, un logu stikls ir tas, kurš tiešām ir, kur var nodot par maksu, un ir noteikti laiki, kuros viņus var kaut kur savākt arī bez maksas, bet logu stiklu parastos stikla konteineros nevar likt, un stikls vispār ir viena liela problēma, ko darīt ar to, ka tev ir vecas siltumnīcas stikli palikuši, ja tu viņus pats otrreizē neizmanto. Brīdī, kad mēs sapratām, ka mums tas interesē, mēs to darām, bija jau izmantot visi savējie resursi. Un mēs izveidojām tādu nelielu kampaņu, aicinot atsaukties tos, kuriem ir šis materiāls, un mēs neesam spējuši vispār viņus visus paņemt. Un es domāju, ka mēs viņus nespēsim paņemt, kamēr mums ir ļoti nopietni ražošanas jaudi jāpalielina šajā virzienā, lai varētu to visu stiklu, ko cilvēki mums piedāvājuši, vispār paņemt un pārstrādāt traukos. Un tie trauki, ko mēs veidojam, ir basic kolekcija, no mazākiem līdz lielākiem traukiem, matēti un nematēti, kas citiem patīk, un tur ir arī, ja paņem vecāku stiklu, viņā varbūt arī tas gliemezis un ieēdies tik dziļi, ka viņu pat matējot var tikai, tā kā nosakt viņš nav tīrs, perfekts, tīrs, mirdzošs stikls, viņš ir vecs stikls, lietots stikls, bet, tas ir atkal kaut kas, ko mēs varam ar visu stāstu ļoti labi arī pārdot. Un šis formāts testa versijā notika tieši tādā formātā, ka, ko jūs sakat par to, kad ir caurspīdīgs un matēts un kā jūs uz to raugāties. Un sapratām, ka šis ir tas patiesībā viens no centrālajiem eksporta produktiem. Tik kamēr mēs atrisinājām to, ka to var sūtīt kopā un lielā apmērā, tad tas arī bija viens no tādiem nevis uzreiz. Tas nebija, tātad mēs nevaram izmantot visus šos Amazonas un Etsy kanālus, jo tur var tikai, kā mēs sūtīsim uz Ameriku, kur viens par 20 eiro vienu traukumu, 20 eiro samaksāsim vai 14 eiro samaksāsim par sūtīšanu. Tā kā neiedzīgi kaut ko tādu darīt. Un tikai pēc kāda laika, domājot un diskutējot, mēs sēžam, bet kāpēc vienu? Kāpēc vispār vienu? Kāpēc mēs vispār plānojam kaut ko pārdot pa vienam? Pārdosim 6, 8, 12, mazo komplektu, lielo komplektu šādu, komplektu tādu un aizpildīsim visu šo telpu ar dažādu veidu kombinācijām no esošiem traukiem. Un pārdošanas kanāls Etsy.com šajā brīdī uzreiz kļūst par reālu, tāpat kā Amazon, par reālu vietu, kurā var pārdot.
produktus, kurus var pārdot kā komplektus. Tad, ja viņš ir 120 un 200 eiro vērts, tad viņu var arī sūtīt. Un sūtīšanas izmaksas uz tā visa apmēra vairs nav astronomiski lielas. Un tas ir tāds pavisam maza lieta, kura attīstījās tikai lēnā garā, domājot savstarpēji par to, kā tas reālais klients līdz tam produktam tiks. Jau no paša sākuma, kā sacīja, veidot uzņēmumu, mums bija skaidrs, ka te tās sadarbības vietai būs būt. Un es biju skeptiska, un es sacīju, kuram tad interesēs nākt uz nodarbībām, izklaides izglītības virzienā, tā kā kurš tad ir tas meistarklašu klients, kur viņi ir. Jo man ir bijis savi priekšstati par to, kam ir vajadzīgs, ko nozīmē meistarklases. Un jāsaka, ka mani priekšstati bija diezgan maldīgi, jo tas, ko apliecina, ka šī izglītība plus izklaide ir tā pārklājusies un tik savstarpēji cieši saistīta, ka šie kanāli nodrošina iespēju, cilvēks grib pavadīt saturiski piekdienas vakaru, viņš, piemēram, slēdzās klāt lekcijai un tāpēc bauda piekdienas vakaru lekcijas kategoriju. Bet tas, protams, ir mazākā daļa no cilvēkiem. Lielākā daļa no cilvēkiem šajā brīdī veido ar rokām kaut radošā vietā, pilnveido savas prasmes, attīst prasmes, mākslinieckās prasmes un vienkārši izbauda laiku radošā atmosfērā. Un šie formāti, kādā tās meistarklases var tikt īstenot, ir tik neierobežoti dažādi, kas ļauj mums gan doties ārpusē, gan uzņemt pie sevis cilvēkus, gan doties publiskajā telpā, gan korporatīvos pasākumos, gan skolās, gan māksliniekiem, gan cilvēkiem pilnīgi bez kādas pieredzes. Un vēl viens ļoti plašs segments ir ārvalstu turisti, kuri meklē, ko darīt Rīgā. Un, lai cik tas neizklausītos dīvaini, bet viņi labprāt kāp no kuģa un brauc uz Grīziņkalnu un taisa šķīvi. Un pēc tam saņem viņu pakomātā savā nākamajā kruīza kuģa klients, kurš viņu pēc tam saņem Tallinā, jo viņš ceļo kruīza kuģi apkārt te pa Baltijas jūru un tad brauc tālāk. Somu, man viens no mīļākajiem piemēriem ir Somu vecpuišu ballīte, kurā 6 vecpuišu ballītes viesi veido mozaīkas tehnikā šķīvjus un pavadā vakaru stikla mākslas studijā. Neierobežotas valstis un neierobežotas auditorijas izvēlās šādus pakalpojumus, neskatoties uz pieņēmumiem, ko man šķiet, mēs gribētu darīt vai ko cilvēki izvēlās. Tas izklaides nozares ienākšana kopā ar šo saturisko jēgpilno laika pavadīšanu, visi šie darbi, ko es rādu, ir cilvēku mākslinieku radīti darbi, tie ir cilvēku paši veidoti darbi dažādās meistarklasēs. Un arī dažādās formās šo apmācību, izglītību var iznest ārā un publiskajā telpā radīt mākslu, kas ir vēl viens virziens, kas tiešām rada ietekmi, kur mēs varam kādam citam iedot to iespēju un zināšanas, kā tālāk strādāt. Un tad vēl viena atziņa, kā jau es sacīju, mēs nesākām kā sociāls izņēmums. Mēs darījām visu to, par ko mēs degām. Mums ir jāpelna nauda, mums ir jāizglīto sabiedrība, mums ir jādod iespējas citiem māksliniekiem, mums ir jāsadarbojās, mums ir jāiepazīstina pēc iespējas plašāka auditorija ar šo mākslu, mums ir jāizglīto, jāizklādē, visu, ko mēs tik... Un te ir tā, arī kurš no māksliniekiem ir gatavs tam visam šādā formātā to darīt, un kurš no māksliniekiem to nevēlas darīt, un kurš vēlās radīt savus darbus un nevis visu laiku iesaistīt sabiedrību. Tas ir arī vēl viens jautājums, pie kā mēs esam nonākuši, jo regulāri mums ir vajadzīgi tie mākslinieki, ar kuriem sadarbojamies, kas ir mūsu darbinieki, kuri ir atvērti sadarbības veicināšanai, meistarklases cilvēki.
Un šī mainīšanās virziens arī bija tas, ka mēs nonācām līdz praktiskam secinājumam, ka mēs nodarbojamies ar sociālo uzņēmējdarbību. Un tikai tad gājām visu to ceļu, kas nozīmē mainīt statūtus, reģistrēties kā sociālajam uzņēmumam un sākt mērīt savu ietekmi. Un meistarklases mūs ir novadušas arī pie produktiem, jo visi bērni piedzīvojām laiku, kurā neviens nevarēja nākt ciemos. Vajadzēja visu kaut kā sūtīt prom, sūtīt tālāk. Un, mēs sākotnēji sacījām, ka mēs neko nevaram, nekādus online mēs nevaram, visam taču vajag ar rokām kaut ko darīt. Bet tas, ka cilvēks ar rokām darīt var pats savās mājās, mums ir tikai jāizsūta, jāiepako, jāizsūta. Un sapratām, ka mums ir atkal pieeja zināšanām, kuras cilvēkam nav. Jo nopirkt stikla griezēju un pārgriezt pudeles, kuras atkal varētu radīt glāzes, vāzes palikņus, teorētiski var pilnīgi jebkurš. Bet tajā brīdī, kad kaimiņi nākot pa trepēm, saka, bet Ieva, tie griezēji, viņi taču nekam nedara. Es viņu pasūtīju, ne viņš tur griež, nekas tur nenotiek. Nu, tur uzrakstīts ir vienkārši tā kā pārīvē, bet nekas jau tāds nenotiek. Tas taču tā nestrādā. Mēs sapratām, ka zināšanas ir tas, ko mēs varam pārdot. Zināšanas, kā tas ir notiek, zināšanas par to, kā ar to visu strādāt. Un sapakojām materiālus un sākām pārdot šīs te kastes, do it yourself, kā griezt pudeles. Kā pārstrādāt pudeles? Sākotnēji domājam, ka tie būs mājās, katrs pats to darīs, bet patiesībā klients mums ir tas, kurš pulcē lielāku cilvēku skaitu, jo šis ir diezgan netīrs process. Un ar šo te pulveri, lai arī viņš perfekti pulveris, ar to pulveri berzējot, tur viss apkārt paliek diezgan netīrs. Nu tā, ka tas tā kā uz virtuves galda negribas to visu darīt. Bet kompānijā kopā ar citiem cilvēkiem, dažāda veida vietās, kurās cilvēki pulcējās, lai radoši pavadīt laiku, šis ir brīnišķīgs risinājums. Un tam mēs arī to savu klientu katru reizi, nevis tā kā uzreiz notrāpījām ar savu pirmo šāvienu, tā kā saprotot, šis ir mūsu klients, bet ar to mēģinājumu pārdot kādam, un tas saprast, pag, tur tā kā šitais produkts ir patiesībā daudz labāks citai mērķa auditorijai. Bet tā mērķa auditorija kaut kā tā dabiski atlasās caur šo te mēģināšanas procesu. Un tad mēs ierakstījām video pamācības, sagādājām komplektu ar visu, kas ir vajadzīgs, lai ar to varētu darīt. Un tad jebkurā brīdī var apstādināt un šādā pašā veidā papildinot savu meistarklašu klāstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami online. Un daudzveidīgojot iesaistīto personu loku, kuriem vēl šis te viss varētu būt interesanti un noderīgi.